Jau vairāk nekā 60 gadus Rīgas Teikas rajonā darbojas Elektronikas un datorzinātņu institūts. Šogad institūts svin savu 65 gadu jubileju. Sveiki! Ar ko gan tas institūts tik ilgi nodarbojas? Tas ir mūsu 65 gadu stāsts. Nāc līdzi, parādīšu. Vai suņi te drīkst nākt? Mani viesi drīkst. Kas tas tāds? Viens bits? Pirmais bits, ar ko sākās institūts. Mani ir miljardiem reižu vairāk. Viss sākās ar pirmo datoru, bet tālāk jau tika radītas arī mikroprocesoru, robotu un citas tehnoloģijas. Tā izskaitā tādas, kas gatavas doties arī kosmosā. Vai es arī varu doties kosmosā? Nē, sāksim ar otro stāvu. Līdz 80. gadu beigām institūts izauga par Latvijas lielāko zinātnisko institūciju. Interesanti, kas tur? Tur mūsu vēsture. EDI radīto datortīkla risinājumu ieviesa plašajā Padomju Savienībā un pat Austrumeiropā. Vai tas bija pirms Wi-Fi? Krietni pirms Wi-Fi. Pat pirms Latvija bija pieslēgusies internetam, mēs jau pārēdījām datus ar rietumvalstīm. Kas tas? Tā ir dārzplapa sistēma, par kuru mēs savulaik saņēmām Eiropas IT balvu. Vienīgie no Baltijas valstīm, kuru pasniedz pats Eiropas komisijas prezidents. Un pēc tam kopā arī ar viņu iedzērām šampānieti. Institūtā radītā ultraprecīzā laika mērīšanas tehnoloģija ir iekarojusi visu pasauli. Tagad tāpat lido uz asteroīdu. Zīmīgi, ka tās radītāja vārdā ir nosaukts viens no asteroīdiem – Artjus. Vai man par godu arī var nosaukt asteroīdu? Var, tikai tev dzīvē daudz kas jāsasniedz. Tikai politiķu un finansistu vārdos nevar nosaukt asteroīdus. Starptautiski komercializēta ir arī bimodālā plaukstas biometrijas tehnoloģija. Tehnoloģija vienlaicīgi redzamā gaismā uzņem plaukstas rievojumu un infrasarkanā plaukstas asinsvadu tīklojumu. Vai ar manu ķepu arī strādās? Nē, jo tev nav ķepai asinsvadu. Attēlu apstrāde notiek reālā laikā, vienā specializētā mikroshēmā. Tehnoloģija ir patentēta, bet patents pārdots. Tik daudz sasniegumu, vai jums baterijas nekad nebeidzas atšķirībā no manis? Ejam uz kafejnīcu, uzlādēsies. Vai mani laidīs? Jā, suņiem draudzīgi. Mūsu nākotnes ilgtspēja balstās uz pagātnes vērtībām, ar cieņu pret radošiem sasniegumiem, kas mūs veidojuši, un dizaina elementiem, kas atklāja mūsu stāstu. Ņam, ņam! Cik daudz enerģijas! Un kas ir šeit? Te ir mūsu tagadne. Un tagadnē mēs esam veiksmīgi integrējušies Eiropas pētniecības telpā. Institūtā tiek izstrādāta interaktīva balkājamā elektronika, piemēram, kustību uztveres darbs. Es arī gribu skriet. Nu tad skrien! Kad kustība satiekas ar datiem, tās ir jaunas iespējas. Sportā, rehabilitācijā, izklaidē, apmācībā un daudz kur citur. Viena no pētniecības jomām ir materiālu raksturošana, pielietojot daudzfrekvenču ultraskaņu. Skanējam, cik stipri ir kauli. Man arī var? Tev nav kauli, tev vajag citu ierīci, ar ko dzelzi skanējam. Institūtā veicam pētījumus ar jauna veida uztveres sensoriem. Notikumu kameras uztver kustības un ļoti mazas gaismas izmaiņas, ļaujot redzēt gandrīz pilnīgā tumsā. Ar šīm kamerām es droši iešu naktī. Kvantu sensori palīdz saskatīt neredzamo. Informāciju par mūsu aptverošo magnētisko lauku var izmantot, lai orientētos telpā vai pat meklētu derīgos izrakteņus. Institūts rada tehnoloģijas, kas ļauj robotiem darboties neprognozējamā vidē kopā ar cilvēkiem. Šīs tehnoloģijas nodrošina robotu spēju uztvert apkārtējo pasauli, līdzīgi cilvēkiem, atpazīt objektus, saprast dabīgā valodā teikto. Vai es arī varu ar jums sadarboties? Tikai ja uzvarēsi mani izaicinājumā pirmajam paķert kocīti. Laiks pārbaudīt robotu spējas redzēt, saprast un rīkoties dinamiskā pasaulē, kur katra kustība ir svarīga. Es uzvarēšu! EDI tehnoloģijas pret tevi! 3, 2, 1, go! Šoreiz jūs uzvarējāt! EDI vienmēr uzvar! Institūts jau vairāk kā 15 gadus veic pētījumus un izstrādes savienoto un autonomo transportlīdzekļu braukšanas jomā. Tā ir skaitā 2016. gadā demonstrējot pirmo pašbraucošo auto Latvijā. Tu
vispār redzi, kur brauc? Kas notiek? Kāpēc nav vadītāja? Tad es pats braukšu. Šobrīd institūts attīsta mākslīgā intelekta balstītās uztveres tehnoloģijas, tajās iesaistot tradicionālos un jauna veida sensorus. Veidojam arī drošu saziņu gan transportlīdzekļiem savā starpā, gan ar apkārtējo vidi, kā arī 5G sadarbības spējīgu braukšanas un infrastruktūras risinājumus. Izbraukājies patika? Ļoti! Institūta nākotne nav iedomājama bez pētījumiem, ko veic mūsu darbinieki kopā ar partneriem. Kur zinātne, tur nākotne. Edī ir un būs vieta, kur nākotne top Latvijā. Redzu institūtu pēc 5 gadiem piepildīt ar augsti motivētiem un kvalificētiem Eiropā atzītiem zinātniekiem. Pēc 10 gadiem institūts ir ļoti attīstījies, viss ir digitāli, un man ir savu modelēšanas laboratorija, kurā ir 20 cilvēki. Es domāju, ka Edī ir ļoti laba vieta, kur sanākt kopā ar radošiem cilvēkiem, veidot inovācijas, un es ļoti ceru, ka pēc 10, 5 vai 20 gadiem Edī izdarīs kaut ko tādu, ar ko leposies visa Latvija. Es domāju, ka institūtā varētu vairāk mēs redzēt robotizētas sistēmas, kas pārvietojas autonomi pa institūtu un ir ieprogrammētas veikt kaut kādas darbības. Es ceru, ka pēc 5 gadiem institūta parādīsies spēcīga enerģētikas grupa, kurai pievienosies arī daudz sieviešu. Pēc 10 gadiem es nodarbošos ar hiperspektrālu attēlu apstrādi un pilotēšu dronus, lai mēs iegūtu pēc iespējas lielākas zināšanas par to, kas notiek uz Zemes. Mēs izpētīsim lielas lietas visdažādākais zinātnēs, jo mums palīgā būs gan mākslīgais intelekts, gan roboti, kurus mēs būvējam šobrīd. Es redzu, ka šeit cilvēki būs, viņi vienkārši vēlās nodarboties ar interesantām lietām, un no tā nāks visvērtīgākie sasniegumi pasaulē. Cerīgs un ticīgs tām, ka šeit nebūs tikai zinātne, šeit mēs arī izklaidēsimies, te pat baseinu sabūvēsim un šeit uz augstajām ēkām skatīsimies zvaigznēs, ja gulēsim un sauļosimies. Pēc 20 gadiem gribētos domāt, ka Edī būs sasniedzis savu Everestu un būs Eiropas tehnoloģiju un inovāciju kodols. Pēc 20 gadiem es redzu Edī kā globāli atzītu ekscelences centru ar Nobela prēmijas līmeņa sasniegumiem, kas būtiski maina tehnoloģiju un zinātnes attīstību visā pasaulē. Pēc 5 gadiem es te strādāšu. Pēc 10 būšu laboratorijas vadītājs, bet pēc 20 direktors. Es ticu, ka gan pēc 5, 10, gan 20 gadiem institūtā būs līderi un kolektīvs, kurš turpinās mūsu iesākto, kurš paļausies uz savām spējām, gūt jaunas panākumus, nevis uz citu labvēlību. Un cilvēki nodarbosies ar zinātni, radošo darbu, bet atskaites rakstīs roboti. Un atcerēsimies visi kopā, ka to, ko nevar panākt ar lielu finansējumu, to mēs varam panākt ar lielu darbu. Nu, kā tev patika? Jā, ļoti patika. Tad gaidu tevi pie sevis darbā. Mēs ne tikai iedomājamies nākotnē, mēs paši to radām. Ar zināšanām, mēģinājumiem, atklājumiem un drosmi veidot labāku pasauli.